7. oktobrī es jūs ielūdzu uz Rudens kamermūzikas festivāla noslēguma koncertu. Šis vakars visādā ziņā būs īpašs. Mūzika, kas skanēs, un arī mūsu viesis. Pirmo reizi Simfoneta Rīga sadarbosies ar temperamentīgo austriešu vijolnieku Aleksandru Janīčeku. Mūziķi, kurš Eiropā vienlīdz atzīts gan kā solists, gan atskaņojuma vadītājs, gan kamermūziķis. Arī Rīgas koncertā Aleksandrs Janīčeks būs solists un atskaņojuma vadītājs, jeb diriģents ar vijoli, jo patiešām abrīnas vērta ir viņa spēja ar tādu aizrautību vadīt orķestri, ka atskaņojums pārvērš neaizmirstamā notikumā gan spēles procesā iesaistītajiem profesionāļiem, gan arī zinātkārajiem klausītājiem. Viens no koncerta programmas stūrakmeņiem būs Jozefs Haidns, un tas ir gluži pašsaprotami, jo Aleksandrs Janīčeks, kurš piedzimis un izskolojies austriešu mūzikas tradīcijā, spēja izlasīt Haidna mūziku tik dabiski skaisti kā tautas dziesmu. Koncertā dzirdēsim divas Haidna simfonijas. 83. ko pazīstam ar nosaukumu Vista, un kura pieder tā sauktajām Parīzes simfonijām, un 44. kura tiek dēvēta par Sēru simfoniju. Pastāv minējums, ka šīs simfonijas nosaukumu ierosinājis Haidna izteikums, ka savā bēru ceremonijā viņš vēlētos skanam šīs simfonijas lēno daļu. Pretstatā Haidna simfonija klasicistiskajam līdzsvaram ļoti ekspresīvais, personiski līdzpārdzīvotais Karla Amadeja Hartmaņa opus vijolei un stīgu orķestrim Concerto Funèbre, komponēts 1939. gadā Otrā pasaules kara katastrofas priekšnojautās. Un vēl šajā vakarā jums būs iespēja dzirdēt pašu jaunāko Pētera Vaska skaņdarbu stīgu orķestrim Epifānija, ko komponists veltīs savam draugam un dombiedram mūzikā somu diriģentam Juham Kangas. Tiekamies Lielajā ģildē!